vai būtu labi pārvēlēt Tukanu. Un atkal tad es atceros tos visus viņa izteicienus, kad viņš pats kā ģenerālprokurors par publiskajiem izteicieniem bija sodīts, viņu sodīja tiesa, ka viņš par vainīgu nosauca cilvēku, par kuru vēl nebija taisīts tiesas spriedums. Jā. Nu, respektīvi, it kā ģenerālprokurora vārds, viņš ir, viņam jābūt ļoti tādam nosvertam, izsvertam un smagam. Tas ir smagvīrs. Prokurors, ģenerālprokurors, tas ir smagvīrs. O, kāds interesants vārdu savienojums izveidojās. Jā, un tie izteicieni atkal Stukana, viņi neliecina par viņu, ka par tādu stipru ģenerālprokuroru, nopietnu ģenerālprokuroru, vairāk tāds patīk parunāties, jā, un viņš nerēķinās ar to, ka tas atstāja uz cilvēka dzīvību reāli ļoti nopietnas tiesiskas sekas. Ar notiesājušu vai nenotiesājušu spriedumu. Nedrīkst prokuroram tā mētāties ar vārdiem. Tas ir tāds gadījums, kad šī amatpersona nedrīkst mētāties ar vārdiem. Publiskajā telpā ir īpaši. Un arī viņa izteicieniem, manuprāt, neīpaši veiksmīgi arī par to, ka Latvijā smaga demografiskā situācija vai slikta demografiskā situācija, un tāpēc arī maz noziegumu. Varbūt daļēji var piekrist tam, ka jo mazāk cilvēku, jo mazāk noziedznieku. Bet, gribētos dzirdēt patiesībā no ģenerālprokurora vārdus, ka dienesti strādā, policija sargā cilvēku drošību, dzīvību un veselību, ģenerālprokuratūra uzrauga to visu, un tāpēc arī noziedzības te pie mums nav vai viņi ir minimāla. Nevis viņš pasaka tā, ka saruna pie tejas, ja? Nedzimst, noziedznieki nedzimst, ja? Un tāpēc arī nozieguma nav. Te interesanta tāda teorija un parunāšana. Protams, būs politiskā intriga, jo, manuprāt, viņam bija tāda kā pauze, un tagad viņš paziņoja, ka viņš vēlētos kandidēt uz otro termiņu. Nē, esot sakārtojis, viņš teica kaut ko vēl, tur viņam palika kaut kas, tur kaut kāds astis, jā.